Gada beigas, decembris jau sākās rīt, un tas ir laiks, kad sākās dažādas labdarības akcijas. Kā vērtēt, ka tādas notiek? Tās labdarības akcijas, tās ir visu laiku notiek, jo visu caur gadu, visu laiku, kamēr šitā kangara valdība pastāv. Jo visu to ir pilnībā izraks. Pasakiet man tādu dienu, ko valdība ir darījis bērniem, ko viņi te visu laiku aurē. Vajag dzimstību, vajag bērnāk. Viss tak dzīvo vienā nabadzībā. Viss bērns, viss ārsts, neko. Viss notiek tikai, ko saziedo uz tiem pamatiem, tik notiek labdarība. Mūsu valsts visu labdarību vien pastāv. Bet, teiksim, šī labdarība slimiem cilvēkiem, jūsu vērtējums, ka tāda ir? Vismaz tā ir iespēja viņiem. Tas ir viņiem iespēja, vatsakot, vispār izdzīvot šitai te valdībā, šitā te laikā. Ja tā vispār nebūtu, tad es nezinu. Tā būtu mēres un pilnīgais bats jau. Tas bats jau tagad ir un viss jau. Jo vairāk tālāk jau nav kur iet. Un, mazliet no sabiedrības atstumtiem cilvēkiem arī varbūt iededz kādu gaišu, brītiņu. Tas ir, protams, ja tas nebūs, tad viņiem vispār, ja nebūs labdarība, kas viss tāds rīkos kaut kāds tāds, tad ja viņiem vispār nekāds gaišums nebūs. Jo šitas nekas notiek tagad, tas ir hauss. Tas tiešām tā jāskatās, vatsakot, kā viss tās tāns te runā, viss tā tiešām jāskatās, tas pasaules gals nebūs nekur citur, kā te patās mums Latvijā. Jo viņš jau te pat jau ir jau. Vai pats arī būtu ar mieru piedalīties kādā labdarības akcijā? Jā, kāpēc ne? Palīdzēt. Un, teiksim, labi, notiek kāda konkrēta labdarības akcija. Kas būtu šajā akcijā jāziedo? Vai naudas līdzekļi vai kaut kas cits? Es domāju, ka naudas līdzekļi ne. Jā. Vajadzētu taisīt paciņas visu. Paciņas priekš ēšanas, jo tā naudas ziņā tā nav. Uz to daudz spekulē. Piemēram, tie staigā pa ielu bičodams, atsakot, kam vajag priekš maizīs, bet pie iedo maizkukulīt, tad to atstāv uz beņķi. To nevajag, maiz. Tātad praktiskas lietas? Praktiskas lietas, jā, apģērbs varbūt tās tādas, bet apģērbiem tās tā nebūtu problēma. Ja ieiet tagad vienā kādos kumpoļos, tur ir viss no turīgiem cilvēkiem un zīmoliem. Bet viņi uzskata, ka tas viņiem nedara. Viņiem vajag kaut ko no Gerkena, kas atvests no Ķīnas robežas, ko izgāstūsi. Tas esot labāks laikam. Un kam būtu jārīko šīs labdarības akcijas? Labdarības akcijas, tas ir jārīko, vatsakot, kas vēl ir cilvēki, kas vēl palikuši tie apzinīgie. Piemēram, to jau dara tagad. Baznīcas jau dara visu. Un vēl kaut kādas akcijas tā izsau, kas ir tie visu jau liek, vatsakot, jau. Ūdens liek iekšā visādīs naudas ziedokli, lai paciņas taisītu, vatsakot. Bet lielākais, vatsakot, kas ir lielākais? Lielākais nabaks, kas ir? Viņi aizliedz, vatsakot, tā kā Rīgā ubagot. Bet kas ir mūsu valsts ir lielākais nabaks? Tā ir valsts. Viņi visu uz ziedojumiem viens sastāv tikai. Šitāda nabadzība valstī kā tagad ir. Un kā, piemēram, vērtēt, ja mūziķi rīko labdarības koncertu? Jā, tas vismaz viņiem kaut kāds gaišums, kaut kāds. Viņi aiziet uz to momentu, viņi kaut ko aiziet kaut kur citur, kaut kāds prieks viņiem. Jo visu laiku tas pelēkais viss un šitas te nomāktais, ko viņi te dara apkārt, un viss tie. Decembris klāt, un tas ir tas laiks, kad cilvēki īpaši intensīvi rīko labdarības akcijas, sauksim to tā. Jūs vērtējums šīm akcijām? Es piekrītu tam. Ļoti pareizi dara. Jā, bērniem jāziedojas sevišķi bāriņiem. Un arī, teiksim, es atbalstītu arī, teiksim, jaunās mātes, kam ir bērni bez tēviem. Tieši būtu šis te kontingents? Jā. Un, teiksim, ziedojumu invalīdiem, veselības uzlabošanai? Arī var ziedot. Ja ir kāds iespējas, teiksim, tāds, es tam piekrītu, jā, tas ir vajadzīgs. Un kas jūsuprāt būtu jāziedo vispār? Naudas līdzekļi vai kāds cits labums? Ļoti pareizi būtu, teiksim, kaut kādu ziedojumu patiešo tikšanās. Jā. Tieši ar konkrētu personu? Jā, lai zinātu, ka tā nauda tiešām tur aiziet. Tas jau cilvēks visvairāk uztrauc. Tāpēc jau tie ziedotāji nav tik daudz. Jo tā nauda viņa nevienmēr nonāk tur, kur viņai jābūt. Un kam jūsuprāt būtu tāds plašāks labdarības akcijas jāorganizē? Kam? Jā, kam? Es domāju, ka pašvaldībai. Ir zināms personas, kam būtu ar to lietu jānodarbojas. Tas varētu būt, teiksim, pagastā sociālais darbinieks? Kāpēc ne? Noteikti. Un pilsētā jau plašāk tātad pašvaldība?
Jā, pašvaldībai arī būtu jānozīmē atsevišķi, teiksim, kas ar to lietu nodarbojas. Nu, teiksim, nenoliedzami mums ir arī cilvēki, kur dzīvo, kādreiz to sauc par pansionātiem, tagad aprūpas centriem. Kā viņiem varētu kādu gaismas stariņu iedegt? Es domāju, viņiem galvenais, teiksim, būtu īsināt laiku. Vajadzētu tur kaut kādām pašdarbībām, teiksim, notikt. Cilvēks interesēt, teiksim, dzīvot tālāk, pilnvērtīgu dzīvi, jo, teiksim, tur visvairāk ir nospiests cilvēks, teiksim, pats ar sevi. Tas varētu būt kāds koncertiņš, kādu izrādīt? Jā, noteikti, jā. Šeit būtisku lomu varbūt varētu spēlēt skolu jaunatni? Kāpēc nē? Tiešām, jā, varētu būt. Jā, es domāju, ka cilvēki to atbalstīt un nekādas, teiksim, īpašas līdzekļus tur nevajag. Jā, teiksim, tur iesaistās skolas. Un, teiksim, arī slaveni mūziķi rīko labdarības koncertus. Jā, es domāju, ka, teiksim, tiem ir plaša mēroga, ne jau tādos, teiksim, pansionātos, jā. Tas to es arī atbalstīt, jā. Gadu nogalē šos te labdarības koncertus var redzēt arī mazs saziņas līdzekļos. Vai jūs skatāties? Jā, es skatos. Ja ir iznāk laiks, es apskatos. Man interesē koncerti. Es sevišķi, Rutuls, jā. Man arī pārējie. Es skatos. Man tas interesē, jā. Gada pēdējais mēnesis, decembris ir klāt, un tas ir laiks, kad visā pasaulē plaši notiek dažādas labdarības akcijas. Kā jūs vērtējat, ka tādas ir? Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, bet kā jau arī ir dzirdēts citus gadus, kad ar labdarības akciju nebūtu jānodarbojas tikai 1 mēnesi un kaut kādā noteiktā gada mēnesī, bet ar labdarību var nodarboties arī visa gada garumā. Tas ir jebkurā brīdī, kad redz vai lasa vai kaut kur tiek runāts par to, kad kādam vajag palīdzēt, kad, ja ir vēlēšanās cilvēks, jebkurā laikā var palīdzēt un nodarboties ar labdarību. Kam tieši jūsuprāt visvairāk, teiksim, šogad būtu ar to labdarību jānes šī gaismiņa? Es domāju, šitas nebūtu izņēmums no visiem pārējiem gadiem, jo ļoti bieži rāda visvairāk, kam labdarības šitās akcijās vajadzētu palīdzēt, tie ir mazie slimie bērniņi, un otrs ir arī vecā gada gājuma cilvēki, kuriem iztiks līdzekļi nav nekāda, veselība arī nav, un tad vismaz kaut kā mazliet varētu viņiem to prieku radīt ar to labdarības akciju. Kā jūsuprāt radīt šo prieku, ko jūs minējāt? Tagad jau tās akcijas, kur rīko, tas notiek vai ar zvanīšanām, vai ar kādām naudas iemaksām. Tas ir kā katram patīk un cik katrs var atļauties. Es tieši gribēju minēt šo labdarību ar zvanu palīdzību. Tad ir, kā jau arī televīzijā nepārtraukti iet reklāma arī par tiem zvaniem, ja grib palīdzēt vairāk, tad ir pēc iespējas vairāk var zvanīt. Un arī var, kad ir akcijas tieši tādā dienā, kad iemaksāt konkrēto naudas summu. Un, teiksim, protams, mums ir arī tādi cilvēki, kur dzīvo aprūpas centros un tam līdzīgās palīdzības vietās. Kā viņus iepriecināt, jūsuprāt? Tur varētu tā, kad cilvēki, kuriem ir talants uz kaut kādiem rokdarbiem vai kaut ko tādu, ko var izveidot vai uzzadīt, vai arī, ja ir kaut kas mājās tāds liekas, ko pašiem nevajag kaut vai no produktiem, tajā pirmsvētku laikā aiznest uz pansionātu un iedot šiem cilvēkiem, kas tur uzturās. Varbūt skola jaunatni varētu kādu koncertiņu organizēt. Tas arī būtu jauks mirklis viņiem. Jā, starp citu koncerti jau arī tā ir arī tāda jau ierasta lieta, kur organizē un kur arī vai nu skolēni, vai arī tie ir citi kādi bērnu grupiņas vai kopas, kuras audzinātājs vai vadītājs norganizē un tad braukā par šīm iestādēm un sniedz koncertus. Plašākās akcijās arī notiek tādi vērienīgi koncerti. Gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tam līdzīgi. Jā, tā kā būtībā jau es domāju, ka mums tagad Latvijā šitie labdarības pasākumi ir diezgan bieži un diezgan daudzi, tikai vienīgās viņos ir jāieklausās un arī tad līdzdarbojās. Kam jūsuprāt būtu jāorganizē labdarības akcijas? Organizēt,
Grūti pateikt. Man liekas, ka mums jau ir arī organizācijas, kas ar to nodarbojas. Un var arī vienkārši paši nolēmt un veidot kaut kādu, tādu, ir biedrības, ir klubiņi. Un tad arī tie var veidot reklāmas vai kā, kaut kur tādā veidā. Grūtā uzreiz momentā pateikt, bet, rast iespēju var vienmēr, tikai ir jābūt izdomai. Decembris ir tas gada laiks, kad cilvēks ziedo, notiek dažādas labdarības akcijas. Jūs vērtējums šīm akcijām? Es domāju, ka tas ir ļoti iejotīgi no cilvēku puses, kas to dara, lai palīdzētu citiem cilvēkiem tādā veidā. Vai pats arī kādā akcijā esi piedalījies? Vēl nav sanācis, bet ir tā akcijā, kad nopērk kolu, tad ziedo vienu santīmu bērnamam, tad tas sanāk, ka piedalījies es tad. Jā, protams, un teiksim, kam būtu tieši jāziedo tavuprāt? Tu minēji bērnams, kam vēl? Es domāju, cilvēkiem, jo paši mēs esam cilvēki, un tad jāpalīdz citiem cilvēkiem, kas nonākuši kaut kādās grūtībās, un varbūt viņiem ir grūtāk nekā mums. Piemēram, ziedojums pa telefonu kādai personai, kura ir smagi slima. Tas ir, es domāju, tā ir labdarība kādā gadījumā. Vai, teiksim, arī tava gada gājuma cilvēki varētu veidot kādu labdarības akciju tavuprāt? Jā, pilnīgi noteikti. Var veidot. Tur jau nav nekāds vecuma ierobežojums, lai ziedot un palīdzētu citiem. Varbūt tas varētu būt kāds pasākums, teiksim, no sabiedrības atstumtajiem un tam līdzīgi. Arī tā būtu labdarība? Protams. Kādā veidā palīdzot cilvēkiem, kaut kādu pasākumu veidojot, uzaicinot cilvēkus, mēs palīdzam viņiem un tā ir labdarība. Un tieši decembris kā labdarības akcija, varētu teikt, kulminācija gadā. Vai tas būtu tas īstais laiks, ja jāziedo būtu un jāveido šīs akcijas regulāri visu gadu? Tas decembra laiks, tas tā kā došanas laiks, un tad tā kā cilvēki vairāk sarosās un taisa šīs akcijas, bet es domāju, tas ir jādara visu caur gadu, nav jāapstājās. Gads tuvojas noslēgumam, un cilvēkiem ir atvērtākas sirds, notiek dažādas labdarības akcijas. Jūs vērtējums tām? Es arī priecājos līdzi. Notiecīgi, gribēju vainadziņu nopirkt, bet vēl es paspēju līdz vakaram. Jādedzina svecīt rīt jau ir, vai ne? Sakarā ar adventu tādā garā. Labdarībai arī var ziedot. Jāatrodas brīvi līdzekļi. Jūsuprāt, tikai ar līdzekļiem varam palīdzēt? Kāpēc var jau palīdzēt arī citādā veidā, ja kāds prasa, vai ne? Jā. Tādā garā. Un tas, ka šādas akcijas notiek? Cilvēkam, lai palīdz, es tā domāju. Tā es to saprotu. Kam tieši jūsuprāt visvairāk vajadzētu šajā laikā palīdzēt? Kam vispiedzīgāk apstākļi. Saprotams, trūcīgākiem, vai ne? Jā. Es tā to saprotu. Piemēram, tāda akcija kā zvans konkrēti kaut kam. Arī, protams, var. Jā. Es arī savreiz zvanījis, un kā jau iekrīt sirdī, vai ne, tad jā. Kā viņi tas jautājums tā un šitā nostāja, tad jau var pazvanīt arī. Man ir mobilais kādā laikā. Jā. Tātad šis decembris ar daudzajām labdarības akcijām varbūt vajadzētu visu gadu būt mazliet aktīvākiem šajā ziņā? Ziniet, visu gadu jau jāstrādā arī, un ko tad tā labdarība vienā nevar nodarboties. Kaut kas, jā. Mēs tā to saprotam. Un kam jūsuprāt būtu jāveido šīs akcijas? Kas būtu tas atbildīgais? Priekš tam jau ir sabiedriskas organizācijas. Cilvēki jau paši ar kaut ko dara, vai ne? Bet ir jau tas sabiedriskas organizācijas un baznīca, vai ne? Baznīca šeit varētu iesaistīties, jūsuprāt? Protams, jā.
man liekas, ka viņiem iesaistās tā jau. Gada pēdējā mēnesī, tas ir decembrī, kas sāksies jau rīt, cilvēki visā pasaulē plaši nodarbojās ar labdarību. Notiek dažādas labdarības akcijas. Kā jūs vērtējat viņus? Es šim tā daudz nav dzirdējis, bet cik no cilvēkiem dzird, tad ļoti labi. Un vai pašam arī nācies piedalīties? Nu, tas jau it kā izsau priekšā. Tas vēl līdz šim nav. Kam jūs prāt būtu visvairāk vajadzīga šīs palīdzība labdarības veidā? Nu, pirmkārt jau bērniem. Bērniem tiem ir vajadzīgs. Un tad vēl vecākiem cilvēkiem. Vai jūs prāt sabiedrība ir gatava palīdzēt smagi slimiem cilvēkiem? Nu, jā, kad ziedojums, Piemēram, zvanot. Jā, zvanot, jā, ir daudz, atbalsta daudz. Bet vajadzīgs laikam vēl vairāk. Un tieši, kad decembris ir šis laiks, kad visaktīvāk notiek šie lieta. Vai tas ir īstais laiks, jūs prāt? Es domāju, ka jā, kad Ziemassvētki un tad ir viens otru apbalvo un apsveica. Un kam būtu jāorganizē šie pasākumi? Tā kā es no laukiem, es tā domāju, ka novadam vairāk tos savus cilvēkus, kas viņiem apkārt ir, un viņi novadā. Teiksim, pagastā tas būtu sociālais darbinieks, jūs prāt? Jā, sociālais darbinieks. To jau, tāpēc arī te domāju, tas sociālais darbinieks, lai viņš apstaigā katru ģimeni. Viņam ir jāzina, kurā viņi novadā ir, kur ir labāk, kur sliktāk. Šis ir laiks, kad cilvēki biežāk nodarbojas ar labdarību decembrī. Pirms Ziemassvētkiem, pirms jaunā gada notiek dažādas labdarības akcijas. Kā jūs vērtējat viņus? Pozitīvi. Paši piedalāmies, piemēram, Randā katru gadu ir labdarības koncerts, ārkārtīgi skaists. Pagājušajā gadā bija Eņģeļi par Latviju, un šogad ir mazliet cits nosaukums, bet arī tikpat skaists būs. Mēs iesim piedalīties, mēs iesim skatīties, vai ne? Jā, komanda. Pati arī dziedās? Jā. Kā tad? Jā. Tieši kas ir šī mērķa auditorija? Kas atnāk uz šo koncertu? Uz koncertu atnāk, piemēram, man liekas, jebkurš no randiniekiem, kam ir pilna sirds, kas grib kaut ko darīt, kaut ko ziedot, kaut kādu santīmiņus vai vienkārši ar klātbūtni. Es domāju, ļoti apmeklēts tas koncerts bija un ārkārtīgi skaists pagājušajā gadā bija. Un es domāju, šogad tā slava vēl tālāk būs izplatīsies, būs tāds pats un neviens brīvs vietas nebūs. Un mazliet plašākas labdarības akcijas, kā jūs vērtējat, ka, teiksim, telefons zvans un ziedojums kādam gauži slimam cilvēkam vai kaut tam līdzīgi? Tāpat tās pat arī esmu ziedojusi. Mēs taču katrs varam tādā situācijā nonākt. Es domāju, ļoti laba akcija. Kā savādāk es zināšu, kuram es tagad varu to savu Latviju. Kam šīs akcijas, jūsuprāt, būtu jāorganizē? Es nezinu, kam būtu, bet tas cilvēks, kas jūt aicinājumu viņu organizēt, kam ir tas sirsniņā un viņam kaut kas liek to darīt, tam arī ir jādara. Es tā domāju. Decembris ir tas laiks, kad cilvēkiem atverās sirsniņas, mēs ziedojam, notiek dažādas labdarības akcijas. Kā vērtēt, ka tieši decembrī tās ir? Labdarība ir lieta, ar ko vajadzētu nodarboties visu gadu, ne tikai decembrī. Jūsu domas? Manas domas. Kam, jūsuprāt, būtu visvairāk vajadzīga šī palīdzība, šie ziedojumi? Nav noteikti kategorija, kam vajadzīgi ir tam, kam viņi ir nepieciešami. Tas varētu būt veciem, jauniem, varētu būt tieši cilvēkiem spēka gados. Slimiem cilvēkiem. Jā. Tieši par to es arī gribēju teikt. Tātad zvans konkrēti kādam cilvēkam, kuram ir nepieciešama līdzekļi, teiksim, operācijā vai savādāk palīdzēt slimības gadījumā. Labi. Arī tas. Jā. Kam, jūsuprāt, būtu jāorganizē šīs labdarības akcijas? Parasti viņas organizē labdarības iestādes, bet ir fondi, ziedojumi fondi, tie arī nodarbojas ar labdarības vākšanu. Valsts jau praktiski neatbalsta.
Vai būtu jāiesaistās arī, teiksim, baznīcai? Pilnīgi noteikti. Tieši tā. Baznīca no laika gala it kā ir nodarbojusi ar labdarību. Un kā jūsuprāt varētu palīdzēt šiem te cilvēkiem, kur dzīvo aprūpas centros, ko mēs kādreiz saucam par pansionātiem? Es domāju, ka aprūpas centros viņi ir pietiekoši labi aprūpēti, salīdzinot ar tiem, kam nav kur dzīvot, kam ir nelabvēlīgas ģimenes vai maznodrošināti. Man šķiet, ka aprūpas centros salīdzinoši labi. Varētu būt vēl variants, kad ir tāda samariešu apvienība, par ko mēs dzirdam maz, bet klusītiņā viņi tomēr kaut kādus labos darbus dara. Kaut ko līdzīgu, es domāju, ka katrs mēs varam darīt. Kaut kādu brīvprātīgais darbs, es domāju, jebkurā brīdī ir iespējams. Un šis te decembris, kad šīs akcijas notiek visvairāk, kādēļ jūs domājat tieši tagad? Decembrī. Grūti pateikt, nes kāpēc man liekas, ka decembrī tā vairāk varētu būt saistīta ar komerciju. Tas ir tā, ka decembris ir tas laiks, nāk Ziemassvētki, mums tieši tā, sakarā ar Kristus bērniņu piedzimšanu, skaistajiem svētkiem, mums taču ir maigas sirsniņas, jā, bet, decembris paiet, viss nostājās savās sliedēs, sirsniņa aizslēdzās un labdarība beidzās. Muļķīgi, bet tā viņš ir. Vajadzētu visu gadu? Protams, visu gadu.